Tikai 23 eiro, lai tos auto atkal izskatītos svaigs. Atpazīsti šos melnos pleķus uz sava auto? Tas ir bitums, kuru nevar nomazgāt izmantojot tikai ūdeni un putas. Pie plēša iegādājos virsbūves kopšanas līdzekli bitumu. Tas atjauno mašīnas dabīgo lakas spīdumu un atdzīvina hidrofobu. Komplektā man nāca līdz lupatiņa un smidzinātāju uzglis. Virs uzklāja līdzekli kārtīgi nomazgā auto, lai sagatavotu to netīrumu likvidēšanai. Auto ir rūpīgi nomazgāts, var kārtīgi uzklāt līdzekli uz mašīnas. Pēc brīža jau redzēsi, kā bitums pats lēnām notek nost. Uzgaidi 1 līdz 5 minūtēm, līdzeklis ir iedarbojies, melnie pleķi paši lēnām tek nost. Tagad jau izmantojot mikrošķiedras lupatiņu, viegli ejam pāri virsbūvei. Domāju, ļoti labi redzams, kā melnie bituma pleķi nāk nost, kurus vienkārši ar putām man likvidēt neizdevās. Pēc šī tu noteikti vairs negribēsi izmantot acetonu vai benzīnu bituma likvidēšanai. Uzskatu, ka ir vērts veikt šādu procedūru reizi pāris mēnešos, īpaši, ja pārvietojies pa Latvijas ceļiem. Pēdējais solis obligāti noskalo virsbūvi ar ūdeni. Arkas beidzot tīras, virsbūve paliek vesela, var dot ielās.